Man nekad nebūs vairāk kā 102, man nekad nebūs vairāk kā 140. Visu savu apzināto dzīvi es cīnījusies ar lieko svaru. Manuprāt, jau 18 gadu vecumā vai 20 gadu vecumā mans svars bija pie 90 kg. Un tad tā viļņveidīgi viņš pieauga, ar diētām tika nomests. Viņš atkal pieauga, ar diētām tika nomests. Bija teikusi, man nekad nebūs vairāk kā 102, man nekad nebūs vairāk kā tagad 115, man nekad nebūs vairāk kā 140. Bet pirms es devos uz savu pirmo vizīti pie doktora, šeit Aiva klīnikā, man svari rādīja 155. Man ļoti sāka sāpēt potītes papēži, es nevarēju paiet, no rīta pieceļoties, man bija tā, ka es nevaru pēdas nolikt pie zemes. Un tad es sapratu, ka kaut kas ir jādara. Ar diētām es vairs neko nevarēju izdarīt, un tad es biju redzējis reklāmu par Aiva klīniku, par iespēju veikt bariatriju. Un tāpēc es ātri pieteicos uz vizīti pirms savas 50. dzimšanas dienas. Šobrīd es sevis versijai pirms 2 gadiem gribu pateikt vienu stingru lietu. Ko tu tik ilgi vilki? Tev bija iespējams izdarīt un pieņemt šo lēmumu vismaz gadu ātrāk. Būtu bijis vieglāk un droši vien arī ātrāk sāktu lidot. Citiem es teikšu, nebaidieties. Vismaz atnāciet, parunājiet, noskaidrojiet, jo vislielākā nožēla ir par to, kas nav izdarīts.